не знаю. Я очень рада быть здесь. Tiešām esmu būt priecīga šajā konferencē. Man ļoti patīk arī šī telpa. Un pirms sākt savu uzrunu, es gribēju uz jums paskatīties jūs acīs. Vēlos pilnībā baudīt jūsu uzmanību. Tas man tiešām ir liels atbalsts. Esmu ļoti maz uzstājusies ar lekcijām un jau jūtu sevī satraukumu. Man arī ir svarīgi to jums pateikt, jo pēc šādas atzīšanās es jūtu mazāk satraukumu. Elpoju. Un man ir sajūta, ka mana klātbūtne šeit palielinās, es sajūtu, kā manas kājas pieskarās grīdai, es sajūtu sevi uz krēsla. Un man šķiet, ka es it kā labāk izjūtu visu šo apkārt esošo telpu. Vēlreiz sev atgādinu, kādas pogas man būs jāspiež. Es esmu Jeļena Ārova. Un jau 33 gadus strādāju ainavu dizaina jomā. Vadu arī dekoratīvo augu stādaudzētavu. Un mana kaisme ir dabiskie dārzi. Un tie ir tie dārzi, kas liek jums justies kā savvaļas dabā. Jau 12 gadus arī strādāju ar psihoterapijas jautājumiem un jau 5. gadu praktizēju šajā te telpā, dabas telpā. Tur es dzīvoju, tur es mācos un arī strādāju. Dzīvoju Ukrainā, esmu atbraukusi no Ukrainas, dzīvoju pie Harkivas, 80 kilometrus no robežas ar Krievijas federāciju. Savā prezentācijā gribu stāstīt par to, kas notiek ar cilvēkiem kara laikā, kas notika, kad karš sākās, kas notiek tagad, 1,5 gadu pēc kara sākuma, kā var sev palīdzēt. Un sīkāk pastāstīšu par 2 saviem projektiem, kas ir brīvprātīgo projekti. Viens ir tiešsaistes projekts, kas ir miesiski psihoterapeitisks projekts, un otrs projekts ir dārza izveide bērnu hospisā. Šeit jūs redzat abas manas kaismas jomas. Es esmu cilvēks, kuru dzīves ceļā vada augi. Es vienmēr pievēršu uzmanību augiem, un kad es ieraudzīju, cik daudz šeit ir augu, man uzreiz kļuva mierīgāk, un es varēju kaut kā vairāk orientēties šajā telpā. Pirms sākās karš, es ļoti daudz ceļoju, un savu ceļojumu gaitā pirmkārt es miedarbojos ar augiem, ar ainavisko vidi un tikai pēc tam ar cilvēkiem un pārējiem aspektiem. Gatavojoties lekcijai, es atcerējos, kā tas notika pagājušā gada 24. februārī. Bija ļoti, ļoti smagi. Man šķita, ka es jau esmu pārdzīvojusi sevī visas šīs sajūtas, bet nē, izrādās, ka nē, tas viss tomēr ir ļoti aktuāls. Kara pirmajā dienā es pamodos, nedzirdēju sprādzienus, bet es uzzināju, ka ir sācies karš tikai tāpēc, ka mans telefons bija pilns ar neatbildētiem zvaniem, ar daudzām īziņām. Tas bija brīdis, kad mana dzīve radikāli mainījās viss, pazuda produktu veikalos, vairs nebija sabiedriskā transporta, nebija benzīna tankos.
Es zaudēju darbu, jo visi mani projekti tika pārtraukti. Pasūtītāji aizbrauca, viņi vienkārši baidījās par savu dzīvību. Manas attiecības ar vecākiem kļuva ļoti sarežģītas, jo vecāki man dzīvo Krievijā, viņi atbalsta Putinu, un milzīgi palielinājās vardarbības un nāves risks. Un tas pats attiecās uz visiem Ukrainas iedzīvotājiem. Un cilvēki ļoti dažādi reaģēja uz šīm pārmaiņām. Es izmantoju Borgesa teoriju, jo ir vajadzīgs kaut kāds orientieris. Lai šo te daudzveidīgo dažādo uzvedību kaut kā strukturētu. Un šī teorija arī ļauj varbūt savā ziņā skaidrot šos uzvedības modeļus. Un Borges piedāvā vairākas iespējamās reakcijas. Teiksim, tā kā ķirzakas reaģē, tad cilvēks bailēs sastiņas, viņš padodas, viņš ir gatavs pieņemt visu, sāpes, nāvi. Cilvēks nemēģina pretoties. Siltaziņu dzīvnieku, zīdītāju reakcija ir vai nu sit vai beidz. Adrenalīns nonāk asinīs, un tad mums ir attiecīgi jārīkojas. Runātājs saka, ka viņa ir aizmirsusi šo vārdu adrenalīns. Adrenalīns stimulē muskuļus, un cilvēks ir gatavs rīkoties. Ja pretinieks ir spēcīgāks, cilvēks bēg un cīnās, ja ir cerība uzvarēt. Bet Borges saka, ka ir iespējama vēl viena reakcija. Kurā iesaistās neokorteks un klejotāju nervs. Tas ir, kad cilvēks prasa palīdzību, vēlas saņemt šo palīdzību. Tas ir kā aicinājums pēc palīdzības, lai sadarbotos. Cilvēki šajos apstākļos uzvedās dažādi, bet viņu uzvedību varētu klasificēt vienā no šīm grupām. Piemēram, Harkivas metro daudz cilvēki sāka tur dzīvot, tas glāba viņiem dzīvību, bet notika sekojošais. Viņi tur vienkārši iestrēga. Cilvēki baidījās iziet ārā. Un tas atbilda šim te nostādījumam, ka neatkarīgi no tā, kas notiks augšpusē, es visu to pieņemšu. Cilvēki nemēģināja mainīt šo situāciju. Ļoti daudzi cilvēki bēga, 11 miljoni pameta Ukrainu. Šeit jūs redzat mūsu staciju. Ļoti daudzi mēģināja iespiesties vilcienos. Bieži vīriešiem vienkārši nebija vietas, un sieva ar bērniem devās prom, bet vīrieši palika. Tas ir tikai normāli. Vēl daži 24. februārī paņēma rokās ieročus. Tie bija gan vīrieši, gan sievietes. Mūsu policija izdalīja ieročus, un tie bija cilvēki, kas aizsargāja savas mājas. Ļoti daudzi pieteicās dažādās brīvprātīgo grupās, lai turpinātu dzīvi, lai palīdzētu citiem. Daudzi iestājās teritoriālās aizsardzības vienībās. Tie nebija militāri personas. Tie bija vīrieši, un gan viņi var tikt iesaukt armijā, viņi netika iesaukti, bet viņi izvēlējās šādu rīcību. Un tas arī ļāva pasargāt Harkivu no Krievijas armijas iebrukuma, lai gan kaujas notika uz pilsētas robežas.
Man tiešām arī pašai bija visas šīs reakcijas. Dzirdot, ka karš ir sācies, man bija šoks. Es it kā sastingu. Es nevarēju noticēt tam, ka Krievija ir uzbrukusi. Pēc tam es pārslēdzos kaujas režīmā, devos uz savu māju pie Harkivas, paņēmu savu draudzeni, ar vēzi slimo tēvu. Šajā mājā pie Harkivas dzīvoja arī mana meita ar viņas topošo vīru. Aicināja draugus tur doties, jo tur vēl nešāva. Bija arī brīdis, kad es jutos pilna spēka, gulēju 3 stundas dienā, mācījos jaunus psihoterapijas novirzienus, palīdzēju tiešsaistē un tā tālāk. Bet pienāca brīdis, kad man spēka nebija vispār. Krievijas karaspēks tuvojās manai mājai, radās okupācijas risks un bija jādodas projām. Vai nu jāpiekrīt dzīvot okupācijā. Vai man bija jāatstāja māja, mans dārzs, mani dzīvnieki. Jo mums bija 2 suņi un 5 kaķi. Viņus vienkārši nevarēja paņemt, jo mašīna jau bija pilna ar cilvēkiem. Un es iestrēgu šajā stāvoklī, es nevarēju aizbraukt. Mums bija 3 mēģinājumi, visi nesekmīgi, un tikai ar 4. reizi mums izdevās aizbraukt. Mēs vienojāmies par to, ka dzīvniekiem palīdzēs, mēs atstājām atslēgas jebkuriem cilvēkiem, kas varētu gribēt dzīvot mūsu mājā. Mēs beigām, mēs nezinājām uz kurieni, vienkārši braucām uz Ukrainas rietumiem. Mums nebija kur dzīvot, jo tajā laikā nevarēja noīrēt nekādus dzīvokļus vai mājas. Un tikai pēc 2 nedēļām mums izdevās noīrēt dzīvokli, un tiklīdz tas izdevās, un tiklīdz es iekārtoju sev apkārt šo telpu, un ieraudzīju apkārt pilsētu, ieraudzīju sev apkārt augus, man atgriezās šī spēja cīnīties. Es zvanīju draugiem Harkivā un prasīju, kā es varu palīdzēt. Un viņi teica, mums vajag mašīnas. Un tad mēs kopā ar meitu to arī sākām darīt, jo vīrieši pāri robežai nelaida. Mēs šķērsojam robežu, iekāpām mašīnā, braucām atpakaļ. Mašīnas bija no dažādām valstīm, no Lietuvas, no Anglijas. Un ilgi ar to nodarbojāmies, un tas bija mans personīgais, tas, ko es darīju pati, lai aizsargātu mūsu valsti. Man ir ļoti svarīgi arī pateikt, kā tika uzskatīts, ka sadarbība, tas ir ļoti pareiza reakcija uz šādām radikālām izmaiņām, uz šādu stresu, un ka sastingšana ir nepareiza reakcija. Bet es domāju, ka tā tas nav, jo tas ir atkarīgs no notiekošā. Šeit galvenais ir, vai reakcija ir atbilstīga, jo, teiksim, ja notiek apšaude, tad mukt nedrīkst. Ir jāsasting šādā brīdī, jo citādi var nomirt. Un kad virs mūsu mājas lido šahed drods, es vienkārši nosēdu sev galvu, jo, ja es bēgšu, es kaut ko salauzīšu, un nav jau arī kur bēgt. Ja pretgaisa aizsardzības ierīces notrieks šādu raķeti vai dronu, arī tad sekas nav zināmas, jo, piemēram, atlūzas var uzkrist virsū. Un šajās 5 minūtēs, kamēr drons tur ir, man ir jāsastingst un jāpieņem tas, ka man vienkārši ir jāpaļaujas uz to, kas notiks. Un tas ir ļoti svarīgi saprast šo un nevajadzētu sevi nosodīt, ka, teiksim, man nav pareizā reakcija uz šīm ļoti radikālajām situācijas izmaiņām. Otrkārt, mūsu organisms izvēlas reakciju
kas cilvēces vēsturē jau ir daudzkārtēji izmēģināta. Organisms neizvēlas reakciju, jo tā jau iepriekš nav nostrādājusi. Teiksim, ja mūsu mājās bija despotisks tēvs un visas manas brīvās gribas izpausmes, manas vēlmes, un tas viss tika nežēlīgi apspiests, tad manā vēsturē vienkārši nav, manā dzīves pieredzē nav bijuši sekmīgas cīņas piemēri. Un tāpēc es uzskatu, ka ļoti svarīgi praktizēt, trenēties šo dažādo metožu izmantošanā, lai es varētu darīt visas 3 lietas, gan sastingt, gan cīnīties, gan prasīt palīdzību. Un ņemot vērā arī manu pieredzi, es varu teikt, ka es saprotu, ka visas stresa situācijas kaut kā vajag pabeigt. Kad ir šis stress un asinīs nonāk adrenalīns, es esmu gatava cīnīties vai beigt, un stresa situācija vairs nav, tā ir pazudusi, bet man ir šis adrenalīns joprojām asinīs. Man šis adrenalīns kaut kā ir jāizstrādā. Muskuļiem ir jāizdzīvo tas, kam ir organisms jau bijis gatavs. Un ja mēs to izdarām, tad šī spriedze pazūd. Bet ļoti bieži mēs par to aizmirstam. Un tas ir iespējams, un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs neiestrēgtu šajā stresa stāvoklī. Varbūt tā, ka mums dienā ir 10-12 gaisa trauksmes, teiksim, ir gaisa trauksme, tā beidzās, mums telefonā ir attiecīgi lietotne, valdība mums sūta šīs ziņas. Teiksim, ka mūsu reģionā ir gaisa trauksme, un ir tā, ka starp šīm gaisa trauksmēm ir 1 minūte tikai, bet arī šajā 1 minūtē var atslābināties. Un es izvēlējos šo te attēlu, lauvene redī zebras, un ir šī stresa situācija. Un redzat, lauva ir nogalinājusi antilopi gnu, un kā redzat, citas gnu antilopes ganās blakus. Teiksim, kad ir bijusi šī stresa situācija, dzīvnieki vienkārši, viņiem ir muskuļi, tiek relaksēti, tiek šis stress šādi izstrādāts, un dzīvnieki netērē savu dzīves enerģiju, viņi nedara to lieki. Ir pagājis 1,5 gads kopš kara sākuma. Hans Selye, izstrādājot savu stresa teoriju, vēlējās noskaidrot, kas notiek ar organismu, kad stresa faktori atkārtojas vai stress ir ilgstošs. Un šis ir viņa slavenais grafiks, diagramma, kur ir vairāki posmi. Pirmais posms ir, kad organisms mobilizējas, sāk pretoties. Otrais posms, kad organisms pielāgojas. Tā ir tāda noturīga pretestība, un mēs tam esam arī izgājuši cauri. Tas izpaužas tā, ka mēs vairs nebaidamies no trauksmēm. Varbūt ne tik ļoti baidāmies daudz mazāk. Daudzi varbūt arī vairs neskrien tik ātri uz patvērtnēm, ir sākuši atvērties jauni uzņēmumi, ir cilvēki, kam ir pietiekami spēka, lai to darītu, un arī diezgan ātri mēs esam sākuši saprast, kā izklausās, teiksim, raķete, kas lido vai ietriecās kaut kur, vai kā skan pretgaisa aizsardzības ierīču darbības laikā. Teiksim, no kā ir jābaidās un no kā nav jābaidās. Ja stresa faktors turpina ietekmēt mūs, tad iestājās izsīkuma stadija. Un tas izpaužas tā, ka cilvēks sāk slimot un nomirst. Un palīdzēt šeit var tikai tas, ja cilvēks lūdz palīdzību vai neatrodas vairs šādā situācijā.
Un tās zaļais punktiņš, tas manā ieskatā ir tas, kur mēs esam pašreizējā situācijā. Man šķiet, ka mēs esam šīs izsīkuma fāzes sākumā, jo manā draugu paziņu lokā ir sākuši mirt cilvēki. Teiksim, viena sieviete dzīvoja pie Kijevas lidostas, kuru pastāvīgi bombardēja, viņai bija insults. Man bija draugs brīvprātīgais, katru dienu strādāja no rīta līdz vakaram, palaida garām šos ķermeņa signālus un ļoti ātri mira no vēža. Un tagad ir šis jautājums, ko darīt? Jo ir skaidrs, ka karš rīt nebeigsies, un arī nav skaidrs, cik ilgi karš ilgs. Un mūsu valdība to arī atklāti saka, ka mums ir jāgatavojas ilgstošam karam. Un kāda tad ir izeja? Manajā ieskatā tas nozīmē radikālu iekšēju pārkārtošanos. Jāmaina šie dzīves balsti. Я опираюсь на Šeit es pamatojos uz Ukrainas terapeitu Vladimiru Promoslovski, kurš saka, ka padomju laikos mūsu vecāki, viņi mums nodeva šādus pamatus vai paražas, kā materiālās vērtības, tur mājas, mašīnas, dzīvokļi, bankas konts, protams, arī laulību uz visu mūžu, kas ir tik zināms, tik labs, kā arī profesija uz visu dzīvi. Es kaut ko apguvu, un es turpinu tajā attīstīties, man palielinās alga. Karš to visu nodzēsa. 3 istabu dzīvoklis pazuda. Mana vīra māte, viņai bija dzīvoklis Bahmudā, kam viņa strādāja. Visu dzīvi viņš vairs nav. Mūsu vīri var tikt iesaukt jebkurā brīdī, viņi var nebūt. Mana profesija vairs nav pieprasīta, man apkārt ir mīnētas teritorijas, visas tās vietas, kur es strādāju dārzos, tur nav droši strādāt, jo jebkurā brīdī var atlidot un būt uzlidojumi, un nav vairs laika strādāt dārzā, un tas nav droši. Un Promoslovskis liek priekšā jaunus pamatus, proti kontaktēties ar sevi, ar citiem un ar laukiem, jeb apkārtni. Ar sevi, ieklausīties sevi savā ķermenī un pateicoties tam saprast, ko es jūtu, apzināt, ko es domāju, un pateicoties tam saprast, ko es patiešām šajā brīdī gribu, un pateicoties tam arī darīt jaunas izvēles. Tas ir ārkārtīgi svarīgs pamats, svarīga paraža, ja tādas spējas ir, lai vai kā pasaule mainītos, es vienmēr varu paļauties uz sevi un pajautāt sev, kas ar mani notiek. Un kad es sēžu, es pamanu, ka es paliecos uz priekšu, uz mikrofonu, bet ar rokām atbalstos pret ceļiem. Un šajā uztraukuma stadijā man tas dod pamatu, tādu balstu caur ceļiem, es atbalstos pret pamatu, pret grīdu, un tādējādi es jūtos daudz labāk. Es to izvēlējos intuitīvi, mans ķermenis to izvēlējās, un es savam ķermenim ļauju izvēlēties to pozu, kas viņam nepieciešams, un caur šo pozu, caur savu ķermeni es jūtos pārliecinātāk, pašpārliecinātāk un labāk. Kontakts ar sevi, piemēram, mūsu šajos stresa pilnajos apstākļos ļauj mums saprast, kad man vajag pateikt stop savam darbam un dot sev iespēju atjaunoties. Kad pamainīt mērķi, kas ir pavisam konkrēts,
un kam ir nepieciešams noteikts izpildījums uz daudz plašākiem nodomiem. Var iet uz turieni vai uz turieni, mainoties apstākļiem, iet nepataisnu taciņu, jo šajā brīdī ir ļoti, ļoti daudz dažādu šķēršļu. Un taisni uz mērķi ejot, mēs būsim pakļauti stresam, un tāpēc es paļaujos uz savu ķermeņu. Man kara laikā ir pieaugusi ķermeņa masa par 8 kilogramiem. Man nepārāk patīk tas, bet īstenībā tā trauksme, kas man ir jāizbauda katru dienu, ar šiem 8 liekajiem kilogramiem, pateicoties tiem, es labāk varu tikt galā ar stresu. Man muskuļiem ir, kur atbalstīties. Otrais – kontakts ar citiem. Tas ir nepieciešams, lai mēs nejustos vientuļi, lai mēs saņemtu kaut kādu reakciju no otras dzīves būtnes, ieraudzīt cita cilvēka seju, saņemt ķermenisko kontaktu, dzirdēt atbildi viņa balsī pret kaut kādu darbību. Tā ir cilvēciska vajadzība. Un es vēl šeit pielikšu klāt vēl lūko, ka dzīva būtne var būt dzīvnieks un var būt arī augs. Un trešais pamats ir kontakts ar dabu, ar lauku, ar Dievu, ar profesionālo sabiedrību, ar stabilu draugu loku, ģimeni. Kontakts ar lauku ir svarīgs tādēļ, ka ja es esmu daļa no šīs sabiedrības, no šīs pasaules, es kļūstu lielāks. Un kad kļūstu lielāks, man ir vairāk iespēju, spēka un emocionālā piepildījuma, lai varētu pārvārīt šīs sarežģītās situācijas. Tā ir pirmā lieta. Un otrais, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ka šajā laukā, šajā telpā man vienmēr ir vieta. Lai arī kā mainītos apkārtējā telpa, es tajā iedaros, un tur vienmēr ir vieta man. Un nedaudz tagad sīkāk par mūsu praksi. Mūsu prakse ir saucās atgriešanās sevī. Šo praksi veidoja mans vīrs Pāvils Ļauškins, balstoties uz savu pieredzi, arī uz kolēģu pieredzi, un šeit ir nepieciešama arī secība, proti arī mūzika, kas tiek izmantot pavadījumam. Šī prakse sastāv no vairākām daļām. To mēs sākām pirms pusgada tiešsaistē, tā ir brīvprātīga, un šajā telpā var ienākt jebkurš cilvēks, un šobrīd tajā ir gan ukraiņi, kas atrodas dažādās pasaules malās, gan Ukrainā dzīvojošie. Tā ir pirmā daļa ir satikšanās, cilvēki ierodās ar to, kas viņiem ir, pateicoties nelielai meditācijai, viņi saņem lielāku kontaktu ar savu ķermeni un aiziet tālāk savā ceļojumā, savā dzīvē. Otrā daļa ir individuālā izdarbs, cilvēks iziet no kopējās telpas un 6 minūtes kustās, klausoties pats savu pulsu. Ļoti svarīgi, lai cilvēks kustētos tā, kā viņš vēlas. Nevis izdomājot, ko viņš darīs, bet ieklausoties sevī, ko ķermenis darīs. Es to sakot, pat liecos uz priekšu, jo man gribās tā kā sakņupt uz priekšu šajā brīdī, iedomājoties par savu pulsu. Tas liekas kaut kas vienkārši, bet īstenībā tas ir ārkārtīgi sarežģīti atvēlēt 3 stundas tikai sev, un tajā laikā neko nedarīt, bet klausīties sevi un vērot to, kas notiek. Nākamais etaps ir daļa, kur cilvēks turpina kustēties
autentiski, sekojot savam pulsam, bet tam iet klāt vēl arī tāda īpatnēja mūzika. Tā ir mūzika kā papildus spēks, kas palīdz cilvēkam vēl uzturēt viņa to autentiskumu. Cilvēks kustās pats, cilvēks seko savai apziņai, savam ķermenim. Viņš vienlaicīgi gan kustās, gan arī ir liecinieks tam, kā viņš kustās. Nākamais etaps ir horizontāls. Cilvēks guļ, klausās šamaņu mūziku, teteritmā. Tas ir ritms, kas ir klātesoši arī smadzenēs starp nomodu un sapni. Tās ir tās durvis, caur kuru cilvēks var ielūkoties pats savā bezsamaņā. Viņš tā kā atdziest pirms meditācijas, pēc kustībām ar šo autentisko mūziku, un caur šo gulošo fāzi cilvēks var iekļūt savā zemapziņā. Dažreiz tas izdodas, dažreiz nē. Un pēdējā kustību fāze ir izejas fāze. Tas ir pakāpenisks etaps, iziet no šīs stadijas, lai nobeigtu šo procesu un vēl uzkrātu un paturētu pieredzi. Pēc tam mēs savācamies aplī un stundu dalamies ar savu pieredzi. Katrs stāsta, ko vien vēlas. Nekas nav obligāts, ja citi vēlas izteikties un dot šo atgriezienisko saiti, tad to var darīt. Es runāju katru reizi tikai par sevi, visi runā tikai par sevi, nevis par citiem. Es stāstu pirmajā personā, proti es, jo sajūtu to, es darīju to, un katru reizi pateicoties šai atgriezeniskai saitei, pateicoties tam, ka cilvēks formulē vārdiski to pieredzi, kas šim cilvēkam ir bijis, viņa pieredze kļūst apjomīgāka. Cilvēks ievēro sevi no citas puses, tas, kas viņam nebija nodefinēts līdz šim, viņš ir nodefinējis, un vienmēr notiek kaut kāds brīnums. Seanses sākumā ieiet viens cilvēks un iznāk pilnīgi cits. Šis cits cilvēks ir daudz pašpārliecinātāks, apmierinātāks ar sevi. Ļoti bieži šis cilvēks seansa beigās ir radis risinājumu pirmām kārtām, par kura nepieciešamību viņš nezināja, vai viņam likās, ka risinājums nav iespējams. Ar daudz taisnāku mugurkaulu cilvēks iztaisnojās pateicoties pats savam iekšējam spēkam, jo viņš visu šo laiku ir bijis sevi ar sevi un pats. Tagad es gribu parādīt pavisam ātri fotogrāfijas, kuras mēs ar vīru uzņēmām šajos nesenajos mēnešos. Tā ir savvaļas daba, neskartā daba, kas atrodas ap mūsu māju, lai jūs arī sajustu šo atmosfēru, kādā mēs dzīvojam. Зимой. 22. 23. gada ziemā, kad Krievijas uzbrukumos skāra mūsu elektrostacijas, mums pazuda gaismas, elektrība izbeidzās, un mēs nezinājām, uz cik ilgu laiku tas bija, vai uz 3 dienām, vai uz nedēļu. Lēnām pazuda arī sakari. Mēs kļuvām atrauti, mājās bija augsts, un par spīti tam, ka mēs bijām sagatavojuši malku, krāsns varēja apsildīt tikai nelielu daļu telpas, un tad mēs ar pašu pavisam spontāni sev uzlikām tādu pienākumu ziemā katru dienu iet staigāt, un tagad jau es saprotu, kāpēc tas bija nepieciešams. Proti, tas elektrība nebija un tās civilizētās
ekstras sākotnēji mūs tas padarīja viņu trūkums ļoti bezpalīdzīgus, un mums bija nepieciešams sev apliecināt, ka mēs esam pietiekami stipri, ka mēs varam būt stundu, 2, 3 ziemā svaigā gaisā. Tāpat arī mums bija nepieciešams būt plašumā, jo māja bija par šauru. Mums vajadzēja kā apliecināt, pārliecināties vēlreiz, ka mēs varam būt dabā. Un mēs katru dienu gājām staigāt. Un nebija nekāda ierobežojuma, ne pastaigas garumā, ne, arī attiecībā uz diennakts laiku. Mēs izgājām dažkārt dienā, dažkārt naktī staigāt. Un galvenais tajā ir, ka tā bija procesuāla darbība. Tas bija process. Mums nebija nekāda plāna, ne kaut kur aiziet, ne kaut ko izdarīt, nekāda mērķa nebija. Mēs nezinājām, kas notiks. Mēs nezinājām, uz kurien mēs dosimies un aiziesim, un tas ļāva mums kustēties, iepriekš nenosakām, tādējādi padarot ikdienas ceļojumu par tādu atjaunojošu procesu. Un atkal es šeit savācu vairākas tādas īsas atziņas, kas notiek ar cilvēku tad, kad viņš spontāni bez mērķa iet staigāt. Cilvēkam ir strukturēta tās darbības, kad ir nepieciešams rezultāts, ir algoritms, kā to sasniegt, kā pareizi to darīt, un otrs ir procesuāls, kad process ir pats svarīgākais, un pielipināt tur kaut kādu mērķi, tas tikai visu bojā, un proti šis process, tā ir skatīšanās dabā uz bērnu, kurš spēlējās, draudzīga komunikācija, un tā atjauno cilvēku, proti šī procesuālā rīcība. Un kad mēs izējam darbā, un kad mums nav nekāds mērķis, un mērķis kaut kur nokļūt noteiktā laikā, mēs it kā kļūstam lēnāki, un tādējādi nosakam paši sev ritmu, kādā mēs jūtamies vislabāk, ieklausoties sevī, ieklausoties, vai mēs neesam noguruši, ko saka mūsu ķermenis, kādas ir manas sajūtas šobrīd, mēs ieklausamies tajā, un caur to mēs sadzirdam savas vajadzības. Kad ejam pa lauku, pa pļavu, pa mežu, kad mēs ejam pa zemi, nevis pa asfaltu, mēs redzam zemi, un mēs sazemējamies, mēs iesakņojamies zemē, kā kļūstot par tās daļu un kļūstam par lielākiem, par daļu no dabas. Un šajā stāvoklī mums parādās spējas, kādas pavisam pirms neilga laika mums nebija pat domās ienākušas. Un pārdzīvojot šīs savas sajūtas, mēs nomierinamies, atslābinamies un spējam izdarīt izvēles, pieņemt lēmumus, un pieņemot lēmumus, mēs sajūtamies pārliecinātāki, paplašinoties un sazemējoties, mēs sajūtam sevi kā daļu no pasaules, un tas ir brīnums, ko sniedz mums miedarbība ar neskarto dabu. Es negribu dzīvot nevienā pasaules pilsētā, gribu dzīvot uz zemes, un dzīvoju uz zemes savā mājā, savā brīnišķīgajā mājā, pavisam tuvu tīrai upei, Priežu mežam, mums ir arī pļavas, bet, protams, mani satrauc, kā dzīvo pilsētnieki, un tādēļ es, ja sen domājot par to, domāju, kādām īpašībām ir jābūt pilsētas ainavām, lai tas arī dāvātu, ja ne 100% neskartās dabas sajūtas, tad vismaz 30, 50%, un tas ir tas, ko es iedzīvināju savā brīvprātīgajā projektā.
Tas, ko es teikšu, tas nav tieši pārliekams jebkurā citā projektā, bet, manuprāt, tas darbojas. Proti augu izvēle, dabīgu augu izvēle, dažādu augu ar dažādām lapotnēm, ar dažādu izskatu. Dabai ir jābūt spēcīgai, tādai lielai, visaptverošai, tad masīvās audzes, lielas, daudzgadīgas ziedu stādi, tad arī zaļās krāsas, prevelācija vasarā, pavasarī, rudenī un dzeltenās, brūnās krāsas, prevelācija ziemā ar spilgtiem ziedu akcentiem. Manuprāt, ir nepieciešams arī līdzsvars, bet te pašā laikā arī mainīgais, jo uz kaut ko vajag paļauties. Tie ir tie pamataugi, proti krūmi, koki, kas ir nemainīgie un mainīgie stādījumi, ziedi. Uz tātad to pamatīgo mēs paļaujamies, bet ar mainīgo mēs kustamies, un tā dod mums kustību enerģiju. Nenogriezt pēc noziedēšanas, ļaut dārzam iziet cauri visam ciklam, nogriezt tikai, notīrīt tikai pavasarī. Ko tas mums dod? Tas dod mums tādu dabas kopumu, dabu, kurā ir arī novecošana, kur ir nāve. Jo cilvēka dzīvē arī tas viss ir, un kad mēs runājam par dziedējošiem dārziem, mēs runājam taču par dziedināšanu, par atgriešanos pie tāda veseluma, kā arī, protams, tāda harmoniska arhitektoniska forma, lai tur nebūtu tādi nesavienojami kontrasti, lai nekas tā kā nekristu ārā. Un 18. gadā mēs sākām ar vīru šo projektu bērnu hospisā Harkovā, un mēs tur ieradāmies, un tur bija šāda bilde, bija tāds bērnu laukumiņš ar kaut kādiem stādījumiem. Es pat nekomentēšu, kā tas izskatījās. 18. gadā tas sākās. Mēs gadu veidojām projektu, nosaucām to par Saules dārzu, jo cilvēki, kuri strādā hospisā, tad un vēl tagad, pamatsastāvs ir viens un tāds pats, tie ir cilvēki ar milzīgu sauli sevī. Viņi turpina smaidīt, viņos ir neticama pretestības spēja un enerģija, spēja kustēties uz priekšu. Manuprāt, tāds starojums, tāpēc arī mēs, pateicoties un par godu viņiem, nosaucām to šādā nosaukumā. Mēs daļu izveidojam par masīvu stādījumiem, daļu ar kokiem, krūmiem, daudzgadīgajām puķēm. Zaļā daļa ir zālājs, tad arī jaunaudze ar ātraudzīgajiem kokiem, pīlāģi. Protams, ir arī atsevišķi kabineti. Mēs izvēlējāmies arī koka krēslus, koka tādas gultas, kur var atgulties. Nebija arī vietas, ēnainas vietas, kur varētu atgulties. Tajā laikā, kad mēs tur ieradāmies, bērni neviens nebija pašstaigājošs. Cilvēki veda bērnus ratiņos pastaigā. Un mammas ar bērniem, kuras atrodas šajā hospisā, mēs vēlējāmies, lai viņi varētu noslēpties aiz kokiem, lai būtu kāds privātums, kā arī, lai būtu iespēja dažādi ķermeniski atrasties, pusguļus, pussēdus. Piemēram, pamēģiniet apsēsties šādi un pateikt sev, es esmu laimīga. Это очень сложно. Šādā pozā tas ir ļoti grūti. Un es vien mainīju to, kā es sēžu, bet tagad pamēģiniet šādi pateikt. Es esmu gatava rīkoties.
šādi, sakot noteiktus teikumus un attiecīgi apsēžoties vai nostājoties, var mainīt cilvēku noskaņojumu. Mēs sākām stādīšanas darbus 19. gadā, un es ātri izskriešu cauri slaidiem, jo esmu ļoti iekavējusies. Tātad īsumā, sākot no pavasara, tātad pavasaris, vasara, rudens un ziema. А потом началась война. Pēc tam sākās karš, un uz pusgadu es devos bēgļu gaitās. Kad atgriezos 2022. gada rudenī redzēju, kam pamatā stādījumi ir saglabājušies, krūmu stādījumi, piemēram, un es jau zināju, ka resursu nav un kā augi nav laistīti, vienkārši nebija resursu, un kā tur ir šķembas, un vasara bija ļoti karsta, un ka resursi tika izmantoti, lai hospisā izveidotu patvērtni, un šie materiāli, kas tika izmantoti, bija vienkārši briesmīgi. Un bērni, kam ir šādi simptomi, tagad atrodas hospisā no visa Harkavas apgabala, un tur ir 3 reizes vairāk klientu nekā parasti. Bet es ieraudzīju ne tikai to, ko iepriekš rādīju, ieraudzīju arī šādu papildu ainu, ka krūmāji ir apgriezti pilnīgi neatbilstoši. Piemēram, šeit bija ļoti plats vainags, un tas vienkārši ir nogriezts. Ka ir nogrieztas visi daudzgadīgi augi, kas ir tikko sākuši dzeltēt. Piemēram, šeit mēs redzam nevis augstas skaras, kā būtu vajadzējis būt, bet vienkārši ir kā būtu jābūt. Mēs redzam, kā arī zālaugu vietā ir iestādīts tradas kancīgs un rozes. Sāpīgi bija to redzēt, tas bija ļoti nikna. Pēc pusgada, šā gada pavasarī, es saņēmu drosmi, lai dotos pie galvenās ārstes, un es viņu tiešām ļoti, ļoti cienu un piedāvāju viņai sekojošo. Uzskatīsim šo par krustpunktu. Jūs varat darīt, ko jūs gribat ar augiem nākotnē. Es būšu konsultants, es tikai palīdzēšu jums varbūt aizsargāt šos augus, ārstēt augus, vai arī mēs saprotam, kas tur notiek, un turpinam projektu tā, kā tas bija sākotnēji iecerēts. Turpināsim, viņa teica, un mēs ar viņu daudz spriedām, kas ir noticis, un es saprotu, ka šajā stresa situācijā cilvēks paļaujas uz to, kas viņam ir ierasts. Un kara laikā cilvēks jūt tik šausmīgu bezpalīdzību, ka viņš sāk izrādīt spēku tur, kur tas vispār ir iespējams. Un viņi vienkārši darīja to, kas viņiem ir ierasts. Un es vismaz redzēju, kas viņiem ir ierasts. Jo līdz tam man šķita, ka mēs domājam vienādi. Un mēs sākām atgriezt dārzamas sākotnējo izskatu, šo telpu, atgriezt šo dabisko izskati. Un pavasarī mēs redzam, ka stādījumi izskatās jau šādi, piemēram, kadiķu stādījumi. Es ātri šeit šķiru, un šīs ir pavisam nesenas fotogrāfijas. Tur ir ļoti, ļoti daudz cilvēku, jo
Viss ir nominēts un nav vienkārši iespēja doties uz savām vasarnīcām vai kaut kur dabā. Tāpēc visi dodas uz hospisa dārzu, un tur ir gan bērni, kas dzīvo šajā rajonā, gan arī tie bērni, kas dzīvo hospisā. Un viņi visi lieliski sadzīvo. Tātad tie bija bērni no kaimiņu mājām, bet šeit ir brālis ieradies pie brāļa ciemos. Viņi atrodas Lapenītē, un viņu skatu uz viņiem daļēji aizsedz prosa striktumu, viņi klausās mūziku un klusām sarunājas. Šīs ir fotogrāfijas apmēram pirms mēneša. Kā tas izskatās? Principā var teikt, ka dārzs ir atjaunots sākotnējā izskatā. Man šķita, ka ir ļoti svarīgi gan saskatīt, gan arī jums pastāstīt par šīm divām lietām, ko es sajūtu, sapratu šajā sarunā ar galveno ārsti. Viņa grib šo paradīzes dārzu, kur nav kara, kur vienmēr valda prieks, kur nav nāvis. Tāds fantāzijas dārzs, kurā var atnākt, kur var gūt šo te enerģiju un atjaunoties. Bet es vēlējos izveidot šo te mežonīgo vietu ar tādu mežonīgu spēku, kur var gūt pietiekami enerģijas, lai pieņemtu pasauli tādu, kāda tā ir, gan ar karu, gan ar nāvi. Un es gribēju, lai visi būtu priecīgs, lai šie augi būtu mūžzaļi. Ārstei bija ļoti svarīgi atsevišķi augi. Viņai, piemēram, patīk hortenzijas. Bet mums vasarā ir 30 grādi vairākus mēnešus pēc kārtas, kādas tur var būt hortenzijas. Bet viņai patīk. Un lai viss uzreiz tiktu apgriezts, lai nedod Dievis tur kāda brūna lapiņa vai brūns galiņš nebūtu, lai nebūtu nekas, kas varbūt nav priecīgs, kas atgādina, ka dzīve ir tāda, kāda viņa ir, tostarp ar nāvi. Es vēlējos izveidot telpu, kas dabīgi mainās visa gada gaitā, lai fons būtu brūns vai zaļš, lai būtu ļoti liela formu daudzveidība un arī tādi pieklusināti toņi, kā dabā, un lai viss šī telpa tiktu uzsvērta kā vienots veselums, gan arī ar ēkām, jo ap hospisa teritoriju ir ļoti neglītas daudz stāva ēkas, lai būtu tur arī tāda iekšējā miedarbība laba. Es redzu, ka laika vairs nav. Es gribēju ļoti ātri parādīt dārzus, kas manā ieskatā atbilst manā izpratnei par tādu savvaļas ainavisko vidi, kas ir spēcīga, nepieradināta. 4 mēnešus pēc kara sākuma es devos apciemot meitu ASV. Man bija pilnīgi atkailināti nervi, un es sapratu, ka, teiksim, šī vide tā man dziedē un šī nedziedē. Šis ir Waterline Square Manhetenā. Ļoti, ļoti tāda neliela telpa, un apkārt ir debesskrāpji. Man šķiet, ka šeit ir stāsts par dzīvi uz ielas. Bērni spēlējas ar ūdeni. Šeit nav bērnu laukumiņš. Daudz koka segumu, daudz pakāpienu, milzīgs dzelājs, milzīgi augu masīvi. Un šī te jauda ir palielināta pateicoties tādiem paaugstinājumiem ainavā. Un stādījumi ir jaukti, tur ir ļoti daudz dažādu augu, un tas arī dod šo te sajūtu, par tādu pietiekamu sajūtu par šo dabiskumu, kas izlīdzsvaro debesskrāpju radīto iespaidu. Highline parks. Jāsaka, es tur dzīvoju gandrīz vai
Es sēdēju, es staigāju telefonā ierakstīju savas sajūtas. Un šī bija pirmā reize, kad pēc kara sākuma es spēju sākt strādāt. Man gāja garām milzīgi daudz cilvēku, un šī vieta man deva to iespēju. Šis ir Hudzonas upes krasts. Tur nav milzīgu stādījumu masīvu, nav koku, milzīgi daudz krūmu, bet arī šeit es jūtu šo dziedinošo spēku. Man liekas, ka tas tiek panākts pateicoties upei un pļauveidīgiem stādījumiem, kas it kā izskatās, ka tā būtu savas pļauva, bet īstenībā tie ir stādījumi. Domino parks Bruklinā, arī Ņujorkā. Tā ir tāda terase no virs East Rivers, platumā tikai 50 metri. Man tur bija labi, jo tur bija daudz cilvēku, daudz šo te lekno zaļumu. Un tas man ļāva būt tādā vienotībā ar šiem cilvēkiem, kas ir izvēlējušies būt tieši šajā vietā. Un šis jau ir sens apmeklējums, kā Lūgas rajonā, Nikolas Leņīvets parks. Mani tiešām iespaidoja šis apmeklējums, jo viss, ko es rādīju iepriekš, bija mākslīgi radīta ainava, bet šī ir dabiskā ainava, kurā izvietoti mākslinieciski objekti, kas ļauj cilvēkiem ļoti dažādi izjust savu miesisko klātbūtni. Teiksim, ir vieta, kur ir jābūt ļoti veiklam, lai tiktu augšā, un tu jūties kā tāds mērkaķīts, kas rāpjas augšā. Vai arī šis te krēsls augšā ir grāmata. Kad es lasīju grāmatu uzrāpusies augšā, tad ķermeniski es sajūtu tādas sajūtas, kādas citur nav iespējamas. Un salīdzinājumam Paradīzes dārs. Vidū arī Hudzonas krastmala, tur arī ir šāds dārs. Man šķita, ka šis dārs vienkārši mani izgrūž. Pārējie attāli ir Harkivas centrālais parks. Un pašās beigās pavisam īsts video. Tur ir mana draudzene, māksliniece, performanču māksliniece. Viņa izdzīvo savas sajūtas, izdzīvo šo brīdi pašlaik. Un viņa to izdzīvo esot kontaktā ar sevi, ar apkārtējo, ar citu. To jūs arī redzēsiet, un arī ar šo apkārtējo vidi. Harkivas parkā, ar cilvēkiem, ar kokiem, tāds kāds tas ir. Man šķiet, ka tas ir iespējams, un arī tas ir ļoti skaisti. Vismaz man tā šķiet.
Tas arī viss. Елена, спасибо огромное за вашу... Liels paldies par šo ļoti personīgo stāstu, bet tas arī ir stāsts, ko šajā brīdī izdzīvo ļoti daudz citi cilvēki. Tagad aicinu sagatavot jautājumus, un Ilze tikmēr man palīdzēs. Un, kad jūs uzdodat jautājumu, tad dariet to mikrofonā, lai mēs varētu iztulkot. Uzdodiet latviski vai angliski, un es pats iztulkošu Jeļenai, bet es sākšu ar savu jautājumu. Man kā psihiatram bija ļoti interesanti dzirdēt, kā jūs sākāt savu stāstu par mūsu smadzenēm, kādas ir mūsu stresa reakcijas, un man šķiet, ka tas ir ļoti pareizi teikts, ka visas šīs stresa reakcijas ir pareizas, tās visas ir vajadzīgas, un ka mūsu smadzenes visas šos 3 modeļus var izmantot, un tam ir zināms pamatojums. Mums ir neokorteks, kas nav cita veida dzīvniekiem, un šķiet, ka mēs it kā ikdienā dzīvojam tikai savā neokorteksa telpā, fantāziju telpā, un mums nav šīs limbiskās sistēmas saiknes, mēs dzīvojam tā, esam pilnībā atdalīti no šīm zemākajām struktūrām, no mūsu reptilīdu smadzenēm. Jūs minējāt dažādas ķermeniskās tehnikas, arī pastaigas, lai kaut kā rastu šo kontaktu ar notiekošo. Vai jūs varat nosaukt vēl kādus paņēmienus, ko mēs varētu, teiksim, runājot par dabu, varētu izmantot, lai veidotu šo saikni un lai pamestu savu neokorteksta telpu? Es jau zinu, ka jūs vaicāju par elpošanu, tātad ķermeniski veidi. Ir ļoti svarīgi ieklausīties savā ķermenī un nosaukt šīs sajūtas vārdā. Teiksim, es stāvu, un manas labās rokas pirksti sajūta mikrofona augstumu, kreisā roka brīvi nokarājas un ir silta. Es to nosaucu, un tas ir svarīgi. Es jūtu, kā mana galva un mans kakls ir noliekti uz priekšu. Kad es to pamanu, es saprotu, ka man šī spriedze nebūtu nav vajadzīga un es varu iztaisnoties. Es jūtos uzreiz pilnīgi citādi. Es esmu citādi, mans iegurnis stāv, mani pleci atrodas citādi. Es jūtos daudz brīvāka, daudz atklātāka, daudz pārliecinātāka. Tātad ir ļoti svarīgi ieklausīties savās sarunās un saprast, kā šīs sajūtas nosaukt vārdos. Tas ir ļoti svarīgi. Otkārt, lai panāktu šo kontaktu ar sevi, ir ļoti labi saprast, kur ir mūsu centrs. Mums ir smaguma centrs, kas atrodas nedaudz zem nabas. Katram cilvēkam savā vietā, bet apmēram šajā te reģionā. Šavā praksē esmu redzējusi, ka tad, kad mēs sākam kustināt ķermeni ap smaguma centru, mēs diezgan ātri atgūstam varbūt seviskumu. Un, teiksim, ja mēs padomājam par šamaņiem, tie bija tādi dziedinātāji, un viņi atjaunoja cilvēkam šo veselo būtību. Tagad mums ir ārste, bet tad bija dziedinātāji. Un, kad es sajūtu šo centru, es varu darīt daudzas lietas. Pastiepties uz augšu, uz leju, atpakaļ, uz priekšu, uz vienu sānu, uz otru sānu, uz iekšu un uz āru. Un kad es to daru, es sāku sajust savu centru, es citādi sāku justies. Otrkārt, mēs runājam par šo sazemējumu. Tā ir konkrēta saikne ar zemi, ar realitāti, ar telpu un lauku ap mums. Es varu apstāties, un lai sajustu lielāku šo sazemējumu, es sāku kustināt ar kāju pirkstiem, pirkstus sasprindzinu. Man ir tāda sajūta, kā mani nagi iecērtās zemē. Es esmu kā koks, kas iesakņojas zemē, un tad
mēģiniet šo koku salauzt, jo es stājos pretī vējiem, es esmu elastīga, man nav iespējams salauzt. Un vēl viens svarīgs jēdziens ir jāsaprot robežas. Tās ir ļoti svarīgas, kad es miedarbojos ar citiem. Un te es galvenokārt runāju par savām fiziskajām robežām. Un kad es labi saprotu šos fiziskās robežas un saprotu, kur ir manas jūtas un kur nav manas jūtas, un kur ir mans viedoklis un kur nav mans viedoklis, tad man ir daudz vieglāk nonākt kontaktā ar citu cilvēku. Es nebaidos izšķīst šajā cilvēkā. Es nebēgšu, es palikšu uz kontakta robežas, labi saprotot, kur ir šī robeža. Vai es atbildēju? Jā, paldies. Привет из Эстонии. Sveiki no Igaunijas. Slava Ukrainai, varoņiem slava. Man ļoti patika jūsu stāsts par bērnu hospisu. Kas kopa šo dārzu? Es saprotu, ka šīs izmaiņas bija tāpēc, ka viņi vienkārši jūtas to vajadzību kaut ko darīt dārzā, kopt šo dārzu. Un kā jūs tikāt galā šādā situācijā? Mēs runājām ar galveno ārsti, ka viņa atradīs kaut kādu iespēju, ka būs darbinieks, kas ravēs dārzu, kas laistīs dārzu, un viņai tas izdevās, jo viņa tiešām ir izcila organizatori. Tomēr 5 dārza eksistēšanas gados ir mainījušies 5 šādi darbinieki, un tik līdz viens tiek apmācīts, viņš dodas prom un ierodas jauns un atkal jāmāca. Tomēr tagad situācija ir pilnīgi neticama, jo ir sētnieks un 4 apsargi, katram ir savs gabaliņš iedalīts, un viņi ar rokām lej dārzu. Un tad ir sieviete, kas skaitās kā sanitāri, kas ideāli ravē dārzu. Un es pastāvīgi uzturu kontaktu pēc šī konflikta, kuru mums izdevās izdzīvot. Šī sieviete strādā 3 reizes nedēļā, un viņa man sūta foto atskaites, kā izskatās pirms viņas darba, kā pēc, un viņa arī prasa, ko darīt tālāk. Liels paldies! Lielisks stāsts. Ir palikušas varbūt vēl daudzas šie brīži un jūsu teiktā atmiņā, un es visam tam dzīvoju līdzi. Man kā ainavu arhitektei tiešām bija liels iespējas, kad es dzirdēju teikto par to, ka šī galvenā ārste vēlējās izveidot vidi, kur nav nāvis kara, kur viss ir spilgti, skaisti, kur vienmēr ir vasara. Andersenam ir tāda pasaka, Sniega karaliene. Visi jau noteikti zina šo pasaku. Tur ir tāds brīdis, kad Garda meklē kāju, viņa nonāk dārzā pie kādas večiņas, un viņa aizmirst par savu mērķi. Tur vienmēr valda vasara. Un večiņi visu laiku ķemē viņai matus, lai Garda aizmirstu par savu mērķi. Un kad mēs domājam ar sabiedriskām telpām, es nezinu, kā citās pilsētās, bet Rīgā pilnīgi noteikti mums mēģina pļaut visas iespējamās zaļās vietas, arī zonas joslas starp ceļiem, visu iespējamo zaļo teritoriju. Tur ir drausmīgs rezultāts, tiek tērēta milzīga nauda, vasarā tur viss ir izdedzis. Mūsu sētnieki pilnīgi nokasa zem kokiem, pēdējās zāles paliekas, atstājot pliku zemi.
netālu no manas mājas ir tāda brīnišķīga tāda vieta, seni kapi, un tur visu laiku auga gārsa. Kura auga vienkopus ar citiem augiem, un sāku šo gārsu izgriezt. Samazinājās bioloģiskā daudzveidība. Kā tev liekas? Vai šī vēlme pēc milzīgām dobēm, mums ir daudz dobju un Rīgas dārzi un parki, pie visām publiskiem šādiem stādījumiem, pie visām publiskām ēkām, pie parlamenta un tā tālāk maina šīs dobes. Mums ir milzīgas dobes, kas maksā milzīgu naudu, un speciālisti ar ļoti lielām pūlēm mēģina ieviest kaut kādus citus risinājumus, tādus dabiskākus stādījumus. Vai tev nešķiet, ka šī vēlme visu nopļaut un iestādīt košus puķes, vai tas nav tas pats, kā galvenai ārstē, tikai mums tas ir tāds kolektīvs fenomens? Un kā mēs varam šo te fenomenu izjaukt, jo mēs dzīvojam šajā neokorteksā, mēs vēlamies košu, pastāvīgu vasaru, mūžīgu laimu un neko citu. Protams, ka man tā liekas. Jāsaprot, ka tas ir ilūzija. Tas ir kā narkotiks. Hospisā skan trauksmes sirēnes. Teiksim, 10 reizes vai 5 reizes diennaktī, un sieviete sauc, ka ir jāiet uz patvērtni. Ka uz ēkām ir arī uzraksti, kur atrodas patvērtnes. Nu, ko mums izlikties, ka tā nav, tad ir jāprasa, kurš kuru māna. Vēl šeit ir ļoti svarīgi tas, ka dabā es esmu mazāka par dabu, es atļaujos būt mazāka, es esmu daļa no dabas, jeb es esmu tā, kas komandē, kas valda pār dabu, es iestādu to, kas ir no manis pilnībā atkarīgs. Ja es neapgriezīšu, tad izskatīsies briesmīgi, ja neapliešu, tad nomirs. Un tad vēl šis brīdis tiekšanās pēc prieka. Nu, ir jāsaprot, ka pasaulē ir skumjas un skumjas ir visiem ukraiņiem. Man liekas, arī tev, spriežot pēc tā, kā tu sēdi. Un ja mēs mēģināsim uzreiz tā pārliekt priekā, jo tur ir kaut kas spožs, skaists, ziediņš vai kaut kas cits, tad šī laime vai šis prieks acu mirkli izgaisīs. Bet ja es no sākuma atļaušu sev šīs skumjas izdzīvot ar dabas palīdzību, ar lauka palīdzību, vai cita cilvēka palīdzību, vai psihoterapeita palīdzību, tātad, ja es sev šo atļaušu, tad es būšu brīva, es iziešu no šīs skumju stadijas, un es būšu atvērta citām emocijām, un tad šo emociju ilgums būs pilnīgi cits. Tāpēc es atbalstu mežonīgas, spēcīgas, ainaviskās vides. Tā es domāju par to, ka cilvēki konceptuāli ir ļoti dažādi, un vienu ārstēs vai dziedinās šādā mežonīga ainava, turpretī otram sakārtota vide ir daudz nozīmīgāka, un viņš jutīsies tajā stipri vien labāk un savāktāk. Tas, laikam, attiecināms konkrēti tieši arī par mani, lai gan man ļoti patīk šis trends, kas šobrīd pasaulē ir, bet es nedomāju, ka visam būtu jākļūst vienādam. Tagad
все люди разные. И некоторым людям помогает вот это вот природное, дикое в некотором смысле, дикий ландшафт, но некоторым людям целительным может быть какая-то структура, какой-то порядок, упорядоченности. И коллега указала на это, что она принадлежит тем людям, которым требуется какой-то порядок. И комментарий был про то, что, наверное, не должно быть все одинаковое. Абсолютно согласна. Абсолютно. Jā, es pilnībā piekrītu. Es atbalstu daudzveidību, jo dzīve vispār turas uz daudzveidības pleciem. Jūs no sākuma stāstījāt par šo izsīkuma periodu, vai jūs redzat, kas var Ukraiņiem palīdzēt tikt galā ar šo izsīkuma periodu tieši pašlaik? Tie cilvēki, kas palikuši Ukrainā, kas nav devušies prom, ieskaitot mani, mēs izvēlējāmies palikt. Es izvēlējos palikt savās mājās, apkārt esošajā dabā, un vienlaikus izdzīvojot šo trauksmi, saprotot, ka man jebkurā brīdī var uzkrist raķete maniem ģimenes locekļiem, manai mājai, jo man tā ir labāk. Var braukt prom, vīrieši nē, bet sievietes var, un arī tas ir veids. Ir jāsaprot, kādi būs mūsu balsti. Mums nevajadzētu cerēt uz nākotni, gaidīt ātru risinājumu. Mums ir jāiemācas pilnvērtīgi dzīvot šeit un tagad, un lai to izdarītu, ir nepieciešama noturība, elastība, jo mēs esam noguruši no šīs pretestības, noturības. Ļoti ātri tā noguši cilvēki. Ir jāspēj klausīties, ir jābūt elastīgam, un šie balsti ļauj eksistēt jebkurā situācijā. Es saprotu, kas ir vajadzīgs man, es redzu, kas notiek apkārt, es varu atrast savu vietu šajā vidē, es spēju uzturēt kontaktu ar ļoti daudziem dažādiem cilvēkiem, lai kopā mēs kaut ko varētu paveikt. Teiksim paldies Jeļenai. Ir 11:30, atvainojos 10:30.